Čehijā šī sistēma ir sakārtota jau, var teikt, gadu desmitus, kur augstākās izglītības mācību spēki valstī ir apvienojušies vienā lielā organismā, ko Čehijā sauc par trešās paaudzes universitāšu asociāciju. Un asociācija ir savs prezidents, un var teikt, ka šī asociācija vada visu šo darbu sadarbībā ar visām Čehijas valsts universitātēm. Mums bija tikšanās ar U3A asociācijas valdes locekļiem un vadītāju. Un pēc tās tikšanās mēs uzzinājām, ka pirmkārt Čehijā nevienam nav jāskaidro, kas ir U3A. Viņam visiem ir skaidrs priekšstats, un viņi uzskata šo parādību par nepieciešamo un neatņēmamo modernas valsts dzīves daļu. Tādēļ viņam bija tas izbrīns, ka mēs jautājām par to, kāpēc un kādēļ U3A ir vajadzīga. Pati asociācija sevi redz kā metodisko centru. Tur tiek izstrādātas metodes, kā strādāt ar senioriem, arī programmu izstrādē. Un, protams, asociācijai ir loma pārstāvēt visās U3A valdības priekšā un runājot ar ministrijām un ar fondiem. Asociācijai ir vadoša loma arī tādā ziņā, ka tieši asociācijā tika izstrādāta sistēma, kā uzskaitīt un analizēt visu U3A darbību un varbūt apkopot darbības rezultātus un izvērtēt, cik efektīvi strādā šī sistēma un kādas sistēmas daļas iegulda vairāk vai mazāk, lai analizētu, lai plānotu turpmāko attīstību. Asociācijas vadībai arī ir loma ideju ģenerēšanā, lai asociācija ir varbūt attīstībā uz nākamajiem posmiem un lai redzētu to perspektīvu, kā strādās asociācija nākamajā periodā.